10. maijā tika svinīgi atklāta e-kartona ražotne, kas ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā, gan dažādojot produkcijas sortimentu, bet jo īpaši nodrošinot 40 jaunas darba vietas. Bet e-kartona stāsts ir pietiekami sens un netik gluds. Pirmā interese par investīcijām un ražotnes izveidošanu Baltijas valstīs parādījās jau turpat pirms 10 gadiem, bet pagāja vēl kāds laiks, līdz ar pašvaldības un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbalstu 2013. gadā tika sameklētas telpas tekstilu uzņēmumu Lauma fabrikas teritorijā, un vēl pēc nepilna gada sāka strādāt pirmā ražotne. Bet līdz ar ģeopolitisko situāciju uzņēmumam izdevās pārdzīvot krīzi, piesaistot investoru no Itālijas un paplašinot ražotni. Katana Club sākotnēji ir bijis ļoti grūts klients. Mēs strādājām ar īpašniekiem vairāk kā gadu, pirms viņi pieņēma lēmumu izvietot sākotnēji ražotni Laumas teritorijā. Un šodien mēs piedzīvojam otro etapu attīstībai, kur Katana Club ir uzaudzējis muskuļus un ir iegūs ļoti labu sadarbības partneri Itālijā. Un šodien mēs runājam jau par kopuzņēmumu, kura kapitāla daļas sastāv vairāk kā 50% Itālijas uzņēmums. Tas, ko mēs redzam šeit, ir pilnīgi skaidrs. Tās ir modernākās iekārtas, kādas ir pasaulē pieejamas. Tas nozīmē, ka Itālijas partneri ir spējuši parādīt tās iespējas, kādas ir Eiropā. Un es gribētu teikt, jā, šis ir viens no veiksmes stāstiem, kā mēs piesaistam uzņēmumus. Īstenojot apjomīgo investīciju projektu 8,1 miljonu eiro apmērā, e-kartons sācis arī vates izstrādājumu izēju materiālu neaustās kokvilnas audekla ražošanu, kā arī paplašinājis savu produkcijas klāstu ar vates plāksnītēm un vates irbulīšiem un kļūst par Baltijā vadošo vates izstrādājumu ražotāju, kas īsteno pilnu ražošanas procesu no kokvilnas pārstraudes neaustā audeklā līdz gala produktam. Я думаю, что мы хорошо развиваемся в Liepāju. iCotton strādā 180 darbinieku. Kopš marta, kad jaunā ražošanas līnija palaista testa režīmā, uzņēmums jau saražojis 100 tonnas neaustas kokvilnas auduma un 2 miljonus vates plāksnīšu iepakojumu. Produkcijai rasts eksporta tirgus Polijā, Itālijā, Zviedrijā un Čehijā, un pašreiz aktīvas sarunas norit ar uzpircējiem Lielbritānijā. Produkcija tiek realizēta arī Krievijas un Ukrainas tirgu, uz kurien uzņēmums eksportēja arī iepriekš.